kā izskatās ēnu bans, kad tev viņu uzliek. Šeit, kur redzēt, video ir normāli skatījums. Tad pašķirsim uz priekšu. Tas ir no laika, kad es sāku iet uz Mārtiņa Bunkus slepkavības lietas tiesas sēdē. Te visādi skatījumi ir 3000, 7000 un tam līdzīgi. Bet tas viss ir tikai līdz vienam video. Redziet, normāls skatījumu daudzums. Tātad cilvēkiem ļoti interesē tas, ko es ielieku, cilvēki klausās, cilvēki dalās. Redziet, ļoti normāli. Līdz šim video 5320 skatījumu. Tanī dienā es parunāju ar dažiem cilvēkiem, kuri bija tiesas sēdē amatpersonām. Un kas notiek pēc tam ar profilu? Skatieties tālāk. Ļoti maz skatījumi. Ļoti maz skatījumi. Un informācija praktiski viena un tā pati. Rēti, kurš video sasniedz kaut kāds 400 vai 500 skatījumus, bet man tā šķiet nav neviena. Lūk, pat parasti video. Bet ko nozīmē, ja nokļūstam šādā ēnu banā? Vai ko tas varētu nozīmēt? Tas nozīmē, ka esam uz pareizā ceļa, kad tie cilvēki, kuri tiesā šos tiesas sēdi vai ir ar viņu saistīti, absolūti nevēlās, lai cilvēki uzzinātu par to, kas tur notiek. Tas ir viens. Tātad automātiski jums jāsaprot to, ka tāda vārda brīvība neeksistē. Un arī TikToks ir acīm redzami ietekmējams. Un kāds cilvēks noteikti raksta kaut kādas ķauzes uz mani, lai notiktu šis ēnu bans. Tā pašā laikā tas ļoti skaidri parāda, kā jau minēju, esmu uz pareizā ceļa, lai turpinātu darīt. Un tieši viens no šiem gājieniem ir tas, kurš man pabīdīja uz to, lai es kļūtu par preses pārstāvu un lai runātu vairāk par šo negodīgumu, kāds viņš šobrīd tiek izpausts. Un ļoti labi ir arī tas, ka cilvēki tā dara, jo tas automātiski sadala tos cilvēkus, kad mēs zinām, kur ir patiesie skatītāji. Paldies jums tiem cilvēkiem, kur cenšas mūs ietekmēt tādā veidā ar apspriestību.